Sveicināti Žoriks TV. Mums šodien ir ciemos, mēs esam ciemos Vēju pilsētā Liepājā pie finanšu speciālista, kas specializējas pa maksātnespēju, komerctiesībām un cilvēku finansēm, Edgara Kreica. Labs prāts, jūs mājās. Edgara, vari lūdzu pastāstīt, ar ko tu nodarbojies, kā tu nonāci pie tā, palīdziet saprast visu par šiem jautājumiem? Nu, izglītība vispār man ir citā jomā, bet asinīs un uzvārdā novirzījos tieši uz maksātnespējas jautājumiem, juridisku palīdzību, komerci jautājumiem. Mans vecstāvs bija 40 gadus tiesnesis, tēva brālis advokāts, jau tur 20 gadu pār, un man asinīs arī palīdzēt cilvēkiem. Kāpēc, teiksim, jums varētu uzticēties? Kāpēc varētu uzticēties? Es uzskatu, ka es diezgan uzticams izskatos, ne? Izskats, jā, vīrs? Okay. Protams, man ir komanda nolasīt, jā. Cilvēki noteikti iespējams jau kāds uzrakstīs ar komentāru, ka šis cilvēks var palīdzēt. Ir kontakti dažādi, nodokļu speciālisti, advokāti, juristi. Saistībā ar finanšu jautājumiem, jā? Finanšu jautājumiem un komerci jautājumiem. Kā tu, pastāst lūdzu, kā tu nonāci līdz šim darbam, finanšu maksātnespējas un komerctiesību jomā? Kā es nonācu? Vairāk vai mazāk tāpēc, ka zīmīgs uzvārds, zināms, vismaz Kurzemes pusē noteikti Kreics, un daudz cilvēku sāk uzrunāt, negrib strādāt tā kā maksātnespējā, tā kā uzņēmumu lietās. Pats biju ar pieredzi grāmatvedībā. Zinu arī, piemēram, pie uzņēmuma maksātnespējas, kā tur izskatās tā grāmatvedības jomā. Nevis aiziet vienkārši pie kāda jurista, pie advokāta, tā maksātnespēja. Ne jau visi saprot grāmatvedību. Tāpēc es uzskatu, ka es viens no retajiem Latvijā, kas saprot abas lietas. Tev cipariņi padodas, ja ļoti? Cipariņi man patīk skaitīt, jā. Kādi ir bijuši tev lielākie izaicinājumi darbojoties šajā sfērā? Šajā sfērā? Tieši šajā sfērā? Jā. Izaicinājumi nepārtraukt. Situācijas, jā, nepārtraukt dažādas situācijas. Divas vienādas lietas reti, kad ir. Katra atšķirās ar kaut ko. Pēdējais, kas nāk prātā, ir, piemēram, taisa maksātnespēja, kā zināms, kā nedrīkst spēlēt kazino. Iet maksātnespējas process, cilvēks maksā to ikmēnešu maksājumu, beidzās tā kā maksājumu, jāpabeidz maksātnespēja. Bet cilvēkam sieva, civila sieva strādā Klondaikā un regulāri gāja tur maksāt kaut ko pa ēdienu. Tiesnesis uzskatīja, ka tā ir kazino atkarība. Vajadzēja vākt pierādījumus, lai pierādītu, ka tas nebija kazino, bet ēšanas. Skaidrs. Un sanāca sekmīgi cilvēkam maksātnespēju? Pats sanāca sekmīgi, jā. Kāds ir spilgts gadījums? Tas jau ir bijis kāds spilgts gadījums, kas palicis atmiņā, kurš šķita, ka nav izējies, bet atrada risinājumu? Šis bija viens no tiem. Tad ir bijis arī tāds, kā cilvēks bija kontrabandā cigaretes vedis pirms kādiem 20 gadiem un dabūjis uz rēķinu. Kā zināms, kaitējumi nedzēšās, kaitējumi krimināli procesi nedzēšās. Bet tur mēs tā kā viltīgi parakstījāmies ar valsts ieņēmumu dienestu, kamēr inspektors tā kā kļūdījās un uzrakstīja iet maksātnespēju. Ja atzinums tāds, ka var iet maksātnespēju, taisīja maksātnespēju. Un cilvēks tika vaļā no tā uzrēķina? Jā, pa cigarešu kontrabandu. Bet laikam tagad tas būtu neiespējams. Ja tas ir senais, iespējams, ka var. Ja tagad, tad uzreiz traktējās kā kaitējums. Tur vienkārši vidi tie darbinieki, inspektori bija nepareizi sastādījuši to aktu. Cilvēciskais faktors. Jā. Skaidrs. Tādam finanšu prātība un cilvēku ikdienas kļūdas. Kā šobrīd Latvijā, teiksim, tev izskatās situācija kredītiem un aizdevumiem? Vai cilvēki paliek atbildīgāki vai tomēr tieši pretēji bliež un dzīvo pa pilnu programmu? Uzskatu, ka bliež tieši tāpatās. Kaut vai piemēri, nesen viens paziņu, paņēma 10 štuku kredīts, lai aprecētos, pēc 3 mēnešiem izšķīrās, tagad maksā kredītu. Tad otrais variants, jau vairākas reizes, kam izgāja sekmīgi maksātnespēja, pēc gadu, 2, 3 zvan, ka atkal ir kredīti. Bet nākamā maksātnespēja, kā zināms, var taisīt pēc 10 gadiem.
Jā, tad, un šim cilvēkam, kas atliek tagad, ko darīt? Gaidīja 10 gadus. Dzīvot ar parādu jā, nastu? jā. Viņa augsts vēl viņam gan jau, ka jā? Augsts, noteikti vēl paņems. Jā. Ko jūs ieteikt skatītājiem, kas, teiksim, šobrīd ir parādos un nezina, ko darīt? Iet uz konsultāciju, rakstīt Žuriks TV un pievienos speciālistu labāko jūsu situācijai. Un iesim iespējams maksātnespējas procesu. Principā, jebkurā gadījumā, katrai situācijai, ja cilvēkam ir parādu nasta, ir kaut kāda izeja. Jā, var vienmēr izdomāt. Protams, nestrādāja tā, kā, piemēram, davai līgumu slēdzam. Ja būs riski, pateikšu, nogaida pusgadu, gadu. Bet, ja ir situācijas, teiksim, kad ir cilvēkiem uzturlīdzekļu parādi, uzturlīdzekļi krimināli tiesiski. Jā, nedzēšās uzturlīdzekļi, nedzēšās krimināli sodi par neatļautām darbībām, piemēram, autosodi, kaitējumi, salauž kādam roku, kaitējumi nenodzēsīs. Tu praktiski te tikai vai ej strādā, nopelna naudu izmaksā? Jā. Noilgums ar to nesagaidīs. Un tur netiks ārā? Netiks ārā. Vai visu mūžu dzīvo ar parādu, vai... Tad tās bija 3 lietas. Uzturlīdzekļi, krimināla noziegumā un visādi kaitējumi, neatļauts darbības. Neatļauts darbības. Ok. Daudzi cilvēki baidās no maksātnespējas procesa, bet nereti tā ir iespēja sākt visu no jauna. Parunāsim par to, kas ir atklāti mīti un kas ir patiesība. Kādos gadījumos privātpersonai vai uzņēmumam būtu jāapsver, teiksim, maksātnespējas procesu? Būtu jāapsver, uzņēmumam. Ja skatās ik mēnešu atskaitītes un skatās, kā aug parādi, pamatlīdzekļi nav, krājumi nav, jāsāk apsvērt, varbūt konsultāciju par maksātnespēju, jo valsts ieņēmuma dienas arī tā neizsūta, piemēram, vēstulītes, ka ir nodokļu parāds, drīzāk uzspiež maksāt. Vienīgais gadījums ir, ka 50 minimālās mēneša algas, tad valsts ieņēmuma dienas izsūta vēstulīti. Un, ja tad nesāks taisīt, var iebraukt krimināla procesā. Ja respektīvi cilvēks, kam pieder kauds uzņēmums, kā tu individuālais komersants, viņš var iedzīvoties krimināla procesā, jā? Jā, 50 minimālās mēneša algas, vids atsūta vēstulīti, ka vajag sākt maksātnespēju, tā var sākties krimināla procesā. Viens, teiksim, jautājums no maliņas. Kas Latvijā mums ir vieglāk, teiksim, tavā darbībā? Likvidēt legālā veidā uzņēmumu vai maksātnespēju viņam noformēt? Legālā veidā nolikvidēt ar nodokļu parādu diezgan neiespējami. Valsts ieņēmuma dienas nedod akceptu uzņēmuma reģistrā, lai likvidētu. Ātri un ērti var uzņēmumu likvidēt, ja parādu? Jā, es uzskatu, ka vajadzētu vispār tāds likuma grozījums, tad līdz kādiem 10 000 nodokļu parādus, ka cilvēks varētu nolikvidēt. Bet tāda iespēja nav, pat ar 5 eiro parādu nevar nolikvidēt. Ja viņam, teiksim, ir parādus viņš nomaksā, bet viņam paliek sodi, tad arī nevar? Parāds nomaksā, kādi sodi? Teiksim, viņam ir uzlikti sodi, ka viņš nesniedz informāciju vai ir kaut kāda nodokļu parāda, viņam ir administratīvas sodi. Arī sodi. Ne jau uz fizisko personu, tad var. Bet ja uz juridisko personu uzlikt sodi, tad arī tie jānomaksā. Skaidrs, tā situācija diezgan tāda izklausās, ja nesamaksāsi, tad agri vai vēlu cilvēks nonāk pie krimināla procesa. Tie 50 minimālās mēneša algas jau tur no mazām summām ilgaugs, bet vispār, kā saka, atbrīvoties no uzņēmuma, nolikvidēt, nav iespējams. Cilvēki vēl gadiem. Ir viegli uzņēmumu attaisīt? Attaisīt var dienas laikā, jā. Vai aiztaisīt iet var gadiem, jā? Aiztaisīt, maksātnespēja iet no pieredzes no 3 mēnešiem līdz, ir 5 gadi arī, kad iet maksātnespēja. Cik sarežģīta situācija. Skaidrs. Kāds ir visizplatītākais mīts par maksātnespēju, ko nākas dzirdēt? Visizplatītākais ir tas, ka pēc maksātnespējas man vairs nedos neviens naudu. Kā kredītus cilvēki nevarēs ņemt? Jā. Piemēram, cilvēkam noformē maksātnespēju, tiesa pasludina. Jā, uztais maksātnespēju, it kā dzēš parāds, un cilvēki domā, ka pēc tam vairs nekad nevarēs neko uz līdzību paņemt, ne hipotēku, neko, ka nevarēs paņemt. Tas vislielākais mīts. Jo nākamā maksātnespēja, kā es teicu, teorētiski pēc 10 gadiem var, bet arī nevar būt līdzīga situācija, paņemt ātrie kredīti, viss paliek sarežģītāk. Es nepaļauties uz to, ka, kas tagad uztais maksātnespēju, ka pēc 10 gadiem viņi varēs uztaisīt. Respektīvi sanāk tā, man pasludina maksātnespēju,
man ir stājies tiesas spriedums spēkā, es varu kaut vai tajā pašā dienā, man ir darbs, es maksāju. Es tajā brīdī man jāmaksā, kaut saistības jāpild, ja? Ir tā, ka maksāt nespēja tā vispār procesa. Uzsākšana, pēc tam 3 mēneši birokrātija, un pēc tam no gada līdz 3 gadiem jāmaksā trešdaļa ienākumu, fiziskai personai. Ja ir parāds līdz 30,000, tas ir no pusgada līdz pusotram gadam, ja no 30 līdz 150,000 2 gadi no legāliem ienākumiem, vai ne mazāk kā trešdaļa no minimālās algas. Vai faktiskās. Un jau ir 150, tad 3 gadus. Un tad pēc tam gada 2, 3 dzēšās, tad tu var gadu pēc tam nedrīkst nekas piederēt, protams, bet strādāt tu vari, un kredīti tā kā var paņemt. Un pēc tam, kad paiet gads, tu vari jau iegādāties kaut vai, ja gribi nekustumos īpašumus, transporta līdzekļus? Ja uzreiz pēc maksātnespējas, tad var tad, kad tu kredīti ņem. Ja tu iegādi, pat dāvināt nedrīkst. Ja dāvinās, var atsākties maksātnespējas process un izsolīt tavu īpašumu. Gadu nedrīkst pēc maksātnespējas piederēt, bet ja tas ir tā kā legāli, tu paņēmis kredītu, jā, tad var. Ir kaut kādi tad nosacījumi, ka maksātnespējas process pabeidz? Pabeidz gadu nedrīkst, maksātnespējas administrators vēl gadu skenēt cauri datubāzes, vai nav vērtīga mašīna, vai nav vērtīgs īpašums. Vai cilvēks nav noslēpis? Ja, jā. Pat nevajag noslēpt, bet nesen gadījums, notārs kļūt, kā uzdāvināja dzīvokli, un administrators zvan, būs jāliek izsolē, labi, ka notārs varēja atcelt to darījumu, ka ģimenes loceklis dāvināja. Paspēj saglābt, savādāk būtu dzīvoklis izsolē aizgājis. Jā. Skaisti. Kādi ir plusi un mīnusi, ja cilvēki izvēlas šo ceļu noformēt maksātnespēju? Plusi? Es tur saskatu tikai plusus, ja cilvēks reāli iebirzies, parādos, nezinu. Klasiskais gadījums ir tā 30,000, vidējais, 20-30,000 ātrie kredīti. Vidējiem latvietim? Jā, vidējais gadījums, jā, 20-30,000 ātrie kredīti un algas no 1,000 līdz 2,000, ko visu viņš sēdz tur procentos, jo reāli stāvs pamatsummas vietas. Tādi kosmosa cipari. Ir ierobežojums kā procentiem, bet dzīvē viņi ātrie kreditori visu apgājuši, nezinu, ātrāk izskatīšanu, pagarināšanu, savādāk nosaukuši tos cipariņus. Tad mīnusu praktiski tā ieskatā īsti nav? Īsti nav. Protams, ja tu pieder īpašumi, tad tu esi maksātspējīgs, ja rēķinās to, ka viss atņems. Ja tu sāks procesu, jā, var uzņēmumu atņemt, ja viņš vērtīgs. Ja tas ir tavs ienākuma vienīgais avots, tad iespējams uzņēmumu atstās, bet pārējos izsolīs. Protams, ja tur kaut mašīna par 100-200 eiro mētājas, maksātnespējas administrators neķēpasies. Kādu lomu šajos procesos spēlē konsultanti, finanšu, viens tā kā tu? Tā kā es, piemēram, jāsaprot to, ka maksātnespējas administrators vairāk un mazāk ir kreditoru pusē. Tā kā es un mēs. Tavs klients? Jā, mēs pārstāv viņas intereses. Viņas intereses. Praktiski iznāk tā kā tiesas sēde, kur vienā pusē ir prokurors, otrā pusē ir tiesājumais. Jo maksātnespēja tāda klātienes tiesas retos gadījumos ir, tā reāli nav. Viss rakstveidā pārstāv? Viss rakstveidā. Tiesnesis saņem dokumentus, izvērtē, pastāsta atbilst likuma prasībām un pieņem lēmumu. Jā. Skaidrs. Tā, tagad mums bija vēl, pāriesim arī pie uzņēmējiem. Teiksim, kā jūs vērtējat uzņēmēju darbības vidi Latvijā šobrīd? Ir vieglāk, sarežģītāk? Nezinu, apmēram tās birokrātija un nodokļi, tā politika ir līdzīga, tā kā es pirms 20 gadiem biju grāmatvedis, tā apmēram šobrīd tas viss ir tā birokrātija apaudzēta vēl vairāk. Pieaugusi, jā? Jā, un nodokļi, nezinu, tie paši investori, arī vietējie, nevar saprast. Pat pa ceturkšņiem var mainīties kaut kas vai atpakaļējošu nodokļu jomā. Vajadzētu vispār tā kā, pat pieņemt kaut budžeta paketi, 5 gadus nedrīkst aiztikt. Lai kaut kā tā konkrētība. Jā, mums arī bija, atceros tādu. Es biju seminārā, 4 reizes gadā mainās kaut kas. Kaut kādā. Iznāk uzņēmējiem, tas, ka tās biežas pārmaiņas tur, tas liecina to, ka ir kaut kāda nestabilitāte. Jā, nevar rēķināties, protams, kā. Protams, arī ir faktori, ka tu nezini, kāds Covid uznāca, tagad daudzi, kas ir palikuši ar uzņēmumu ar parādiem, kam ir no Covid laikiem,
nobeidzies bizness. Vai arī karš arī ietekmēja. Kādu būtu jūsu praktiskie ieteikumi tiem, kas tikai sāk savu biznesu, lai pasargātu sevi no finanšu un juridiskām problēmām? Izvēlēties labu grāmatvedī, nevis grāmatvedī, kas, ķeksīšu pēc kaut ko nodod vai vispār noliek plauktā papīrus un iesniedz pa nulēm, kas ļoti bieži nāk cilvēkus maksāt nespēja, kā izvēlējās nepareizo grāmatvedi. Nevar iet pie grāmatvežā un teikt, te nekas nav jādara, nav naudas un tā tālāk. Labs grāmatvedis maksā 100–200 eiro stundā, tad tu zinās, ka tev laicīgi pabrīdinās, vai nav jāteiks kaut kāds maksāt nespējas un tā tālāk. Labs grāmatvedis, tad principā tev pabrīdinās, ka tu esi kaut kādas problēmas vai kaut kas negatīvs. Tieši par finansēm. Ja tur kaut kādās juridiskās jautājumas, tad jāizvēlās kāds labs jurists, kas to var sagatavot līgumus un tā tālāk. Jums ir informācija, teiksim, biznesa inkubatoros tādas lietas sakat cilvēkiem par grāmatvedi? Kur jaunie uzņēmēji ieteikt? Biznesa inkubatoros, cik zinu, ka tur iesaka kāds grāmatvedis. Kad jāsāk tas starta komplekts, tur savs biznes un meklē arī grāmatvedi pie reizes. Jā. Vai nav tā? Cik es dzirdēju, bet cilvēkam grūti atrast. Neiesaku, piemēram, es meklēt grāmatvedi. Neiesaku. Kā būtu labākā reklāma meklēt grāmatvedi? Labākā reklāma, es nezinu, ieteikums vai pajautāt. Klusie telefoni saucamie, vai pajautāt tev? Okay. Ieskatīsimies arī mazliet mums nākotnē. Vai cilvēkiem būtu jāgatavojas sarežģītākiem laikiem, vai ir tomēr, teiksim, cerības? Sarežģītākiem laikiem? Es gribētu cerēt, ka ir cerības, ka, protams, neietekmēs kaut kādi ārējie faktori, kaut kādi vīrusi vai kari papildus, kā vajadzētu kaut kas iet uz labo pusi. Tā tur es tev piekrītu. Kā, teiksim, laikus pamanīt pirmās pazīmes, ka ģimenes budžets vai uzņēmums sāk grimt, ja nav grāmatvedis? Pa uzņēmumu arī, tad jāprast grāmatvedim ikmēneša bilancīte, skatīties, vai tur neveidojas mīnusi. Bet ja nav grāmatvedis? Ja pats kārto. Ja pats, teiksim, kārto vai uzticies kādam, tad pats skaties bankas kontā, ja tur nav mīnusi un visi rēķini apmaksāti, tad viss kārtībā. Ja nav rēķini apmaksāti un jūt, ka katru mēnesi pasliktinās situācija, tad varbūt tās atkal vajag vērsties pie mums uz konsultāciju. Kā uzlabot stāvokli? Jā, uzlabot vai palīdzēt pa jaunu kaut ko darīt. Tā, mums te vēl cilvēki no malas ir, kas raksta, ja neļauj nolikvidēt, tad sanāk, ka var turpināt uzņēmēju darbību un audzēt parādu. Kādā ziņā audzēt var, bet kādā brīdī kreditors vai ielikt maksāt nespēju, vai arī vicis pateiks, kā jāteic tā maksāt nespēju. Ja kurā brīdī kādā vietā pateiks stop un uzliks griestus. Jā. Un jāsaprot to, ka pēc tam pie maksātnespējas administrators izvērtē, vai tas nav ļaunprātīgi izveidots parāds. Kur var cilvēks saukt pie krimināla atbildības. Kriminālu vai pārcelt parādu uz fizisko personu, cerībā, ka tas nav kaitējums. Šo visu mūžu dzīvot ar parādu. Ir cilvēki, kas visu mūžu dzīvo parādu. Ir īpaši, man arī, kad es bezmaksas konsultācijas sniedzu invalīdiem, pensionāriem, tur es viņiem arī iesaku, es nemācu nemaksāt kredītus, bet, invaliditātes pensija 200 eiriki un tur parāda piedziņai brūk virsū, un cilvēkam nekas nepieder un nepiederēs. Vienkārši liek mīkst un visu. Tev bija komentārs, tātad, ja spēlējat azartspēles pēdējos 3 gadus, process nespīd, ir tā taisnība? Maksāt nespējas likumā nav teikts, tieši tāds teikums, ka, ja spēlē azartspēles, nevar taisīt maksātnespēju. Bet ir tiesas procesos tā, ka spēlējas ar vārdiem. Ka nav godprātīgi paņēmis kredīti, nav labticīgi izlietojis viņu un tā tālāk un tā projām. Mums šobrīd veidojas tāda tiesas atpakaļrīcība, praksīt, kā mēs spēlēsim uz pašiem vārdiem, kā kreditors ir nepietiekami izvērtējis bankas izdrukas un izsniedz negodprātīgi kredītus.
Šeit es jautā, kā var pieteikties konsultācijas. Konsultāciju pieteikties var uzrakstot vienkārši Žoriks TV paskastītē, un mēs pārdresēsim pie attiecīgiem cilvēkiem. Vienkārši uzrakstiet kādai problēmu, ko jūs vēlaties panākt. Jā, jo katrai problēmai ir savs speciālists. Tas nav tā kā visu dara, visu. Kas visu dara, tas neizdara neko. Jā, tā taisnība. Saki jau lūdzu, ir bijuši arī gadījumi, kur tagad ir dzirdēts, ir vairāki kantori publiskajā telpā, kas turpat cilvēkiem dažiem ir, dažiem nav juridiskā izglītība. Viņi vienkārši, piemēram, bija tāds darbonis, Otto vārds viņam bija. Bezgalvis, jā. Bezbailis. Jā, tas bija tas juridiskais birojs, kā es saku, kas sniedz bezmaksas konsultācijas, bet spied uz līgumu, noslēdz līgumu un noslēpa riskus. Noslēpa riskus un praktiski ir cilvēkiem, kuriem, es cik saprotu, izgāja cauri, viņi vienkārši noformē kaut kādu dokumentāciju. Turpat sadarbojās arī ar maksātnespējas administrators, kas tā kā pārzina, bet tur tika slēgti līgumi, apzinoties, ka viņas nevarēs izpildīt. Jo es cik sapratu, jo vienmēr tiesā var kaut kas neizdoties, kaut kas var nojukt, bet tur tā kā, cik es lasīju un skatījos sižets, ka tur tiešām jebkuram slēdz līgumu. Jā, un tur viņiem piemēroja apcietinājumu, tur savācās vairāki cilvēki, kad... Es par to nebiju dzirdējis, kad apcietinājumā. Viņš pabija kādu laiku apcietinājumā, viņi atbrīvoja pret drošības naudu. Un tur savācās vairāki cietušie, kas maksāja viņam naudu, un viņiem kaut kas tur biroja darbībā pajuka. Jā. Un tiem līgumiem arī atsūtīs bija iepazinies, ka tie līgumi vienos vārtos ir, ka tiem cilvēkiem tā jau nav naudas, un kur viņi iestur kaut ko apstrīdēs, ņemsies un pierādīs. Tāpēc jau es vienmēr saku, kur sniedz pilnīgas bezmaksas konsultācijas, tur tas jurists visticamāk noslēps tos riskus. Un pēc tam pateiks, tiesnesis izkāpa kreisā kāju. Viņš apzinās, ka tur ir riski, bet jo kurš cilvēks kaut kādā darbā grib kaut kādu naudu nopelnīt, un iepatīkās varbūt naudu, un slēdz līgumus, kur nevajag. Praktiski. Kā, teiksim, izvairīties no tādiem personāžiem? Cilvēks redz, viņam ir problēmas, viņš ierauga tur TikTokā reklāmu vai SSK. SSK nav prātīgākā versija vispār kaut ko meklēt, man tā liekas. Piemēram, arī publicējies TikTokā. Jā. Ir komentāros rakstīja, rupi sakot, atvainojies Kristians, ka tu esi dirsējis. Dirsējis. Jā, tāpēc, ka domā, ka es tikai runāju, cilvēki, kā tu pats teici, mazliet kaunās, ka viņiem ir parādi un ka ir bijuši parādi. Tās labās atsauksmes šajā jomā ļoti reti cilvēks saņemās un kaut ko uzraksta. Bet, teiksim, kā tad cilvēkiem būt drošam, ka viņi saņems kvalitatīvu, teiksim, pakalpojumu? Ko tu ieteiktu, teiksim, tādam cilvēkam, kas ir nonācis tādās, teiksim, grūtībās? Lai viņš neuztrāpītos to, ka viņš pēdējo naudiņu, kas ir jāsamaksā par maksātnespēju, atdod, teiksim, tur bezbailiem visādiem? Tā ir grūti ieteikt. Jāvēršas pie mums. Nezinu, reāli pa mums neko neatradīs tādas lietas, ka mēs tur ļaunprātīgi tāds slēgs līgumu un tā tālāk. Es personīgi, ja pats ietu, man būtu tādas problēmas, es ietu pie jurista vai advokāta, es neizvēlētos bezmaksas konsultāciju. Principā, varbūt viens no veidiem varētu būt pētīt internetā tā cilvēka vārdu uzvārdu, viņš nav saistīts ar skandāliem. Arī tur ne jau skandāli kaut kādi, ka tur nopietni kaut kas sarakstīts, jā, bet ir cilvēki, kas nesaprot, piemēram, kaut kādas konkrētas lietas un sarakst visu kaut ko tur sūdzībās LV, kaut kādas pilnīgās liekas lietas. Dažkārt tur gadīties, ka maksas arī atsauksmes sarakstā. Arī kā konkurents un kāds... ka vienkārši kaut ko nevarēja kāds cilvēks sadalīt. Viens komentētājs saka, jāskatās atsauksmes pirms piesakies, bet kā, teiksim, tad pasargāt sevi no fake atsauksmēm vai no konkurentiem? Tieši tāpat ar fake atsauksmes ir, jā. Tāpēc man personīgi pārsvarā, es TikTokā vispār iegriezos tāpēc, ka tik dzīvē tāds gadījums, ka gribējās cilvēkiem sniegt bezmaksas informāciju. Nevis tur katram tur runāties individuāli pa telefonu, bet salika video pa konkrētām situācijām. Kāds bija jautājums? Novērsās pats no jautājuma. Te bija vienkārši kā pasargāt sevi no tādiem, kas, teiksim, piedāvā to pašu pakalpojumu maksātnespēju, bet viņi paņem no tevis naudu un praktiski neizdara neko. Jā, man personīgi cilvēki, es reklāmas, īpaši maksas reklāmas nelieku vispār nemaz. Man cilvēki vēršās ar ieteikumiem.
Un tieši tāpēc vajag painteresēties apkārt. 350 000 Latvijā ir ar parādiem. Statistika tā kaut kāda? 350 000, kad ir kavēti maksājumi, lielāki vai mazāki. Es domāju, jebkuram, nezinu, kādā kompānijā var uzdot jautājumu kaut kādu, protams, kautrējās, bet jebkurš būs saskāries ar kaut kādu maksātnespēju konsultantu, kas varēs ieteikt, kur labāk vērsties. Pozitīvi vai negatīvi? Jā. Nē, tam bezbailīm bija tā, kad savācās vienkārši vesels bars cilvēki, kas bija, tā kā daļai bija noformēti dokumenti, es tik sapratu, tā tur bija. To noformē pieteikumu, parakst līgumu, ej pats uz tiesu, vispār dari. Kāds rezultāts būs, nekāds garantijas un pavadība nav. Ar advokātiem saskarsme bijusi, kā advokāti paņema. Kā es saku, ja dara viss, tad īstenībā nezinu ko. Maksātnespēja tāda jomiņa, kur nevar pie jebkur vēsties. Ir bijis gadījumi, kad pie maniem vēršas cilvēks un saka, ka kurš tu esi tāda advokāta, maksātnespējas pasludināja, tagad maksātnespējas administrātora atnāk jautājumu 50 un advokāts saka, ka nav laika. Vienkārši nav zināšanas. Viņš izdarīja kaut kādu sākuma posmu? Jā. Viss. Šeit ir komentārs Toms. Visa tā tava informācija, kura ir pa maksu un bez maksas, ir ZTI mājaslapas pusē. Kāda tolka? Tāpat nespēja ierosināt maksātnespēju? Es viņam ierosināju? Es nezinu, vai viņam, bet viņš saka, ka visa informācija ir pieejama ZTI, visu, ko mēs runājam. Google ir pilnīgi viss arī pieejams, pilnīgi viss, no A līdz Z. Jā, es arī nespēju, Tom. Es tev neesmu ierosinājis, tad droši vien riski bija. Nē, iznāk tā, ka apmēram, kāpēc tiek prasīta maksa, kāpēc tu prasi maksu par to, kas ir publiski pieejama informācija? Publiski pieejama informācija, kā es teicu, piemēram, savu BMW arī var YouTube apskatīties publiski un kaut ko tur darīt. Taisīt. Jā. Un sataisīt kaut ko. Principā, Tom, tev neviens, neliedz arī pašam to maksātnespējas procesu uztaisīt, un katru teici, ka tu sāc procesu par to advokātu. Viņš izdara sākuma posmu, noformē dokumentus. Sākuma posms pat viselementārākais. Atzīt maksātnespēju. Tur var safalšot, salikt un viss tā tālāk. Bet, kad nonāk lieta pie maksātnespējas administrātora, kad atbirst tie jautājumi, tad saka pat advokāti, kas ikdienā nestrādā maksātnespēju, nesaprot īsti, ko tur vispār jautā. Jautāja, vai tu spēj ierosināt maksātnespēju vai vienkārši sūti pie maksātnespējas administrātora? Tas ir dažādas lietas. Maksātnespējas administrators ir kreditoru pusē. Mēs ierosinām maksātnespēju, izlozes kārtībā pie tiesas ieceļ maksātnespējas administratoru, kas pārbauda parādnieku, vai nav kaut kāds ziepes taisījis, vai kaut kas nepieder. Vai atbilst? Jā, vai atbilst viss, jā. Es ceru, ka Tom atbildēs tiem jautājumiem. Pāriesim tagad mums arī pie cilvēku jautājumiem. Vai tiesu izpildītājs var apvienot vairākas izpildu lietas, ja tās, atrodas pie dažādiem tiesu izpildītājiem, kad cilvēkam ir vairāki parādi? Pats kreditors tā kā apvienot? Ka viņš lūdz, tiesu izpildītājiem apvienot... No citiem tiesu izpildītājiem? Jā, paņemt lietas. Tā pat dzīvē nenotiek. Katrs tiesu izpildītājs savu lietu grib ātrāk izrisināt, nopelnīt savu procentu tālāk, nemētā uz pie citiem izpildīt. Kā, tavā ieskatā tas būtu efektīvāk? Tas būtu diezgan labi, jā, tās, kas sakārtot, ka pie viena viss ir. Kuram vislielākās prasījuma tiesības, vislielākā summa viņš var izprasīt no pāriem tiesu izpildītājiem? Tā būtu laba prakse, jo brīžiem ir tā, ka, piemēram, uzliek arestu no vairākiem tiesu izpildītājiem, uz darbs sūts, un tad ir tā kā, tāda nesaprašana, kamēr sakārtojās. Tas varētu uzlabot. Tāpēc, ka komunikācija vajadzīga ar, 500 tiesu izpildītājiem. Tā būtu komunikācija viena. Tas būtu nepieciešams grozījumi likumā. Tas būtu jābūt vajadzīgi tāds. Skaidrs tā. Ja kredītņēmējs ir palicis par invalīdu un vairs nevar strādāt, saņem tikai invaliditātes pensiju, vai var piedzīt arī parādu no invaliditātes pensijas? 350 eiro ikvienai personai, invalīdām vai parastam cilvēkam neaizskarami. Pēc tam, kas iet virs 350 eiro, ja viena izpildlieta ir 30% aizskarami, ja vairākas, tad 40%. Tas no pagājušā gada 1. novembra tā ir. Tad ir no 350 neaizskarami. Droši vien invaliditāte ir mazākā un tā ir neaizskarama. Ja aizskara, jāraksta uzreiz iesniegums tiesu izpildītājiem, ka tas ir jūsu vienīgais ienākums,
vienīgais konts. Momentāli, ja tur 2-3 dienas paies, aizskaitīs kreditoram, es atpakaļ to naudu viņam. Principā, ja cilvēkam ir pensija kaut 300 eiro, bet viņam parāda, tad jāinformē tiesu izpildītājs. Ka tas ir vienīgais ienākums un kad 350 neizskaram. Un tad, principā, parāda piedziņa netiks veikta. Netiks. Tas ne tikai par pensionāru, par jebkur par invalīdu pensionāru, arī parastais cilvēks dažreiz nopelna tikai. Tad sanāk, kad, ja teiksim, neatkarīgi no invaliditātes grupas, var piedzīt parādu, ja? Var piedzīt. Vai ir nozīme invaliditātes grupām? Ja virs 350 eiro, 30% aizskarami, virs 350, ja vairāks virs 40. Viss atkarīgs kāda summa, ja tev ir? Ja ir virs 350, tad ir pirmās grupas invalīds visnespējīgākais piedzīs. Jā, tad piedzīs 30%. Skaidrs. Vai trūcīgā status ietekmē parāda piedziņu? Neietekmē. Neietekmē, arī var piedzīt, ja? Nu, protams, ja tie ienākumi atkal nav tie slieksnis 350 neaizskarami. 349 neaizskarami. Vai kredītiem ir noilgums? Ja jā, pēc cik ilga laika? Kredītiem ir tā, ka ja no fiziskas personas ir aizņēmums 10 gadu noilgumi, ja no juridiskas 3, bet ir tad, ja tie 3 vai 10 gadi nav bijis neviena atgādinājuma. Kā es parasti klientiem saku, ka ja atnāk piemēram, kādām vecam parādām, par kaut vecu parādu, brīdinām kārtā no tiesas tāds papīrītis, kur tu piekrīt, nepiekrīt vai daļai piekrīt, jā, tā ieķeksat obligāti nepiekrīt, nekā likties beigtam. Jo tad parādu piedzinējiem būs jāpierāda, vai pareizi sarēķinātie procenti, vai nav noilgums un tā tālāk. Tad, teiksim tā, ja es esmu, kā lai izskarot, teiksim, cilvēkiem, es tagad, jūs minējāt tā, ka 10 gadi no fiziskas personas, ja? 10 gadi, jā, bet kad nav bijis neviens atgādinājums. Ja lietai pēc tiesas izpildītāji nebūs nekad nebūs noilgums, vienīgais tad, ja tas tiesas izpildītājs saprot, no šitā es nedabūšu un atmet atpakaļ kreditoram atkal to. Atsakās veikt izpildi vai informēt par piedziņas neiespējamību? Jā. Teiksim, tad ir, bet ja teiksim tā, es piemēram no tevīm aizņemos 10 000, man ir 10 000. Mums parādzīme ir viss kā vajag likuma kārtībā. Ja es tev 10 gadus nemeklēju, nekādā legālā veidā. Man tev pēc gada jādod tā summa ir, jā. Bet tu tā kā visi, tā kā mēs esam draugi, tu tā kā neprasi man. Jā. Un pēc 10 gadi... Pēc 9 gadiem mēs sastrīdamies, es tev paprasīšu. Jā, bet ok, tad tu man atgādinās, es tev būšu parādā. Parāda termiņš turpināsies viss. Jā. Bet ja paiet 10 gadi, nākamajā dienā es tev, sorry. Viss, var iet kaut to es tiesu, man to nav nekas jādod. Jā, nav bijis nekāda atgādinājuma, jā. Kā, teiksim, tas izpaužās no uzņēmuma? Man tas būtu, teiksim, no Svetbankas aizņemies naudu? Svetbankas vispār kā tādas... No juridiskas personas, kā dzīvē notiek tā situācija? Juridiskās personas notiek tā, ka bankas iespējams pašas dažreiz pat nodzēš vecos, krīžu laika parādus. Dažreiz bankas pašas nodzēš to parādu. Tā kā noilgums un tā kā pretīm pieņemt, dzirdējis kaut tur likumdošanu, ka bankas drīkst tā nodzēst. Bet parastās, piemēram, Gelvorām, piemēram, nodot lietas, pieņemsim, 7. gadā aizņēmies, tad, teikšu, no piemēra, 15. gadā bija aizņēmies kaut kā tur ātro kredītu, nelikās ne ziņas, nevis ātrais kredīts, tas bija leasings. Mašīna atdeva 5000 bija tā kā atpakaļ, jāsamaksā vēl 5000. Pagāja tie gadi 5, 6, 7, 8, kaut 8 gadi, un neviens neinteresējās. Pārņem Gelvors vai Julianas parādu piedzinēju un teica, davai maksājiet, ja neliksim tiesā. Iesniedz tajā tiesā, atnāca tas papīrītis par to brīdinājumu kārtā, par parādu piedziņu. Ieķeksēji nepiekrīt noilgums. Iznāk viņi tādā veidā praktiski mēģina makšķēt uz muļķi, ja? Jā, tāpat es arī cilvēkiem, arī TikTokā esmu ieteicis, ka, piemēram, atnāk, pēkšņi no Gelvoras, visvairāk no Gelvoras esmu dzirdējis, ka atnāk kā 7, 8, 9, 10, 11 gada kaut kādi nopirkuši kaut kādus riskantos parādus, ko tipā pēc būtības ir noilgums, bet likums ļauj viņiem spēlēt tā kā uz muļķi cilvēks ķert. Un pieprasīju šo parādu. Es parasti tādiem cilvēkiem saku, rakstiet iespējams jau uzreiz atbildi e-pastā, ka šim parādam ir noilgums. Bet kā, teiksim, kad tad atķeksē cilvēki, kad iebilst prasībai,
viņiem tad ir jāiet uz tiesu. Ja viņi neaiziet uz tiesu, tad principā viņi... Cilvēki, parādniekam pārsvarā nav jāiet uz tiesu. Parādniekam atnāk vai no e-adrese, vai uz deklarēto dzīves vietu, tad papīrīts. Vienkārši tas papīrīts, tur nekas daudz nav sarakstīts, vienkārši kas piedzen par kādu parādu, cik liela summa, vai tu piekrīt tam, nepiekrīt vai daļēji piekrīt. Es vienmēr iesaku nepiekrist. Bet kā tagad dzīvē tā situācija būs? Es tagad aizēju uz Banknote LV, aizņemos, teiksim, 5000. Man ir termiņš, teiksim, 3 gadi. Ja viņš pie līguma sastādīšanas... Kad man iestāsies noilgums parādam pret Banknote? To, ko tagad aizdod, visticamāk, kreditori arī nav muļķi, saprot, kas ir noilgums un tālāk. Visticamāk, vairs noilgumi kā tādi, ko šodien aizņemsies, nebūs. Tie noilgumi vairāk attiecās tiem senājiem parādiem, jo tagad, piemēram, līgumos iestrādāts adrese, kur sūtīt vēstulītes, e-pasts, visur būs atgādinājumi, oficiāli atgādinājumi. Tikko atgādinājums tā dzēšās atkal 3 gadus jāgaida. Tad iznāk, es tagad aizņemšos no bankas, viņi to sistēmu ir uzlabojuši, viņi man regulāri vienkārši sūtīs atgādinājumus, un tos 3 gadus nesagaidīšu. Nesagaidīs. Ko šobrīd aizņemsies, es domāju, nesagaidīs nevienu. Tātad, teiksim, sapratāt, skatītāji, ka mūsdienās sagaidīt noilgumus jaunajiem parādiem, kas ir iegūti vai sadzīvoti, nav jēgas gaidīt noilgumus vai kaut kādus brīnumus. Ir jāčeko sava paskastīte un elektroniska adrese. Jā. Un jāmēģina kārtot savas saistības. Maksāt nespēja, jā. Pastāv tur cits iespējas arī, tās pēc tam mēs laikam kaut kur. Jautājums no Asara, laikam tepat kanāla. Pilns internets ar uzņēmumu pārpirkšanu parādiem. Vai tā ir taisnība un tas funkcionē? Ir kaut kādi komentāri par to? Komentāri tādi, ka tas ir viens no sarežģītākām maksātnespējām, ka cilvēks aizraksta ar lieliem parādiem uz saucamiem bomāriem. Ir tāda praksa, jā. Bezpajumtniekiem. Jā. Pirmkārt, risks ir tāds, ka kreditors iemet maksātnespēju darījumu atceļ. Otrkārt, viss var nodokļu parādu pārcelt uz fizisko personu, pat kā kaitējumu. Kaitējumu nevarēs uztaisīt maksātnespēju. Ja tāda situācija cilvēkam veidojās, vajag uzreiz, kad no vidi saņem kaut vēstuli, iet uz maksātnespēju, kamēr tas nav traktēts kā kaitējums. Tā kā baigīs neiesaku šitām rīcībām. Guvātās ir atbildes savam jautājumam. Caur notāru sāku kārtot maksātnespēju. Notārs atsūtīja e-pastu ar visiem noteikumiem, kā man dabūt visas izziņas no vida. Šeit maza piebilde, Edgar, kad mums no šī gada laikam, jā? Viņš jau ir kaut vairākus gadus, bet nebija pilnveidīgs tas likums. Tad mēs šeit skatītāji runā, kad no dažus gadus ir darbojas spēkā, ka maksātnespēju var uzsākt pie notāra. Tas ir līdz 5000. Līdz 5000. Nedrīkst būt uzturlīdzekļu parāds, kriminālais kaitējums vai cits neatļauts darbības. Nedrīkst nekas piederēt. Un trūcīgais status jau būtu. Trūcīgiem statusam? Jā. Bet principā, ja cilvēks zina to, viņš var iet pie notāra un notāram ir jāizskaidro. Jā, notārs izskaidro valsts, cik es saprotu, visi notāri to nenodarbojas, bet katrā pilsētā jau vairāk tie notāri. Respektīvi, līdz 5000 tad iznāk valsts ir mēģina dot iespēju bez parazītiem dot cilvēkiem atbrīvoties no parādiem. Nav tur lielie valsts maksājumi un tā tālāk, no ikmēneša maksājumi. Tas ir domāts trūcīgiem, piemēram arī, tā kā minēja, ka invalīdam tur 3-4 tūkstoši, viņš nevar nomaksāt saviem 200-300 eirikiem, dabūt trūcīgo status, aiziet pie notāra, izņem izziņas pēc tam, iesniedz, notārs tur sakārto un parādzēšu. Alimentus kā varētu nokārtot? Uzturlīdzekļus, diemžēl, var nokārtot tikai viņus nomaksājot. Vai atrodot īsto bērna tēvu vai bērna māti, ja tur tādi jautājumi? Jā, pa alimentiem runājot arī, ir bijuši gadījumi reāli, ka mūk uz ārzemēm strādāt un preventīvi jau cietumā ieliek uz pāris mēnešiem, ka izvairās no alimentu vai... Ir tiesu praksē tāda, ir tāds mums Latvijā krimināla likuma pants, laikam 117. par izvairīšanos no uzturēšanas. Ja tiesa konstatē, ka kaut kur esi strādājis, parasti iesnieguma policijā ir otrs vecāks, ka tu esi kaut kur legāli strādājis un neesi pārskaitījis kaut vai minimālo summu vai tiesas piespiesto lēmumu bērnu uzturam, tad, principā, var ielikt ieslodzījumā uz laiku līdz gadam, laikam tur paredzēts cietumsods, bet bieži vien ir mēnesis, 2. Bet nedzēsīsies tas parāds. Bet nedzēsīsies paliks. Cietumā pabūsiet, apdomā dzīvi un parāds paliks. Tāda, diemžēl, lieta ir par uzturlīdzekļiem. Un arī par nodokļiem. Arī paliek, jā. Plus kūrotā vēl pasēdēsiet.
Cik ilgā periodā skaitās noilgums sievai? Tagad sūta piedziņu par 15-gadīgiem parādiem. Sieva? Sievai sūta. Pa 15 gadiem? Viņai 15 gadus, viņai sūta tagad piedziņu par 15-gadīgu iespējamo noilgumu. Nu, es sūtītu atpakaļ un teikt, ka konsultējās ar juristu, ka tur ir noilgums. Nu, lai sniedz tiesā, ja viņi pārliecinā, ka noilgums, bet ja tas ir visticamāk parādu piedzinēji, viņi vilcināsies, tur draudēs, šantažēs un tā tālāk, bet es uzskatu, ka tas būtu 99% tur ir noilgums. Respektīvi, Nikolai, ja jums sūta parādu piedzinēji informāciju jūsu laulātajai, uzrakstiet oficiālu vēstuli vai elektroniskā pastu, lai viņi tad vēršas tiesā un tur to jautājumu izskatīs un noregulēsiet pie visām reizēm. Pastāv iespēja, kad parāds sevi noilgums jūs uz muļķīti cer, bet var arī gadīties, kad viņi ievēroja likumu un noilgums neizstājās spēkā, ka viņi sūtīja atgādinājumu. Ja cilvēks slēpies ārzemēs un dzīvojas īpaši Latvijā un diezgan pārliecināts, ka 3 gadus nav neko saņēmis, es vienmēr saku, tur 99% ir noilgums, tur vienkārši ķer uz muļķis. Nikolais komentē, piedzinēja jau iesniedza tiesā. Kā iesniedz? Bez strīda piedziņā vai kādā Nikolai kārtībā iesniedza? Šeit vēl izgādīsimies. Ja dzīvo Anglijā, ja teiksim, kas uzrakstīja iesniegumu, ka cilvēks neuztur savus bērnus, ja caur valsts policiju vai caur, teiksim, Anglijas juristiem izprasīs dokumentus, ka viņš strādā, viņam teorētiski Latvijā aiz muguras var uztaisīt kriminālu lietu. Uz Interpolā nevedīs atpakaļ. Lidostā var pēc tam sagaidīt. Jā, meklēšana izsludina tikai par smagiem noziegumiem. Tas ir krimināla pārkāpums tur. Es vienkārši uzskatu, ka alimenti ir jāmaksā tomēr. Es piekrītu. Un kā ir bērniem, kuri dzīvo ārzemēs, saņemt uzturlīdzekļus? Ja jūsu otrs laulātais ir ārzemēs, šis neatiec uz tēmu, ir ārzemēs, jūs varat vērsties arī UGF, nodarbojas to, kad sniedz palīdzību vecākiem, kuru otru pusītes bērnu ir ārzemēs, un viņi mēģina veikt piedziņu arī ārzemēs. Sazinieties ar uzturlīdzekļu garantijas fondu, viņiem ir nodaļa, kas nodarbojas ar šām starptautiskām lietām. Jā, starptautiski arī nodarbojas ar tiesu izpildītāju pie lielākam mēs pie tā aiziesim. Tātad atsūtīja tā pēdējos 5 gadus viņa sieva taču nekā nebija saņēmusi, Nikolais raksta, atsūtīja tiesā vēstuli, ka piedzen summu un tagad sūtīs tiesu izpildītājiem. Tad, respektīvi, laikam viņi jau ignorēja vēstuli. Ja ignorētu vēstuli, tad visticamāk būs piedzīts. Ja tiesu izpildītājiem ir aizgājusi piedziņai, tad praktiski jūs neesat atbildējuši vai norēģējuši un nāksies maksāt vai tūlīt ar tiesu izpildītāju komunicēt, diemžēl. Vai taisīt maksātnespēju ar mums komunikāciju? Cerams, ka nav summa liela un jūs tiksiet galā. Sapratāt, Nikolai? Vai ir iespējams pārkreditācijā sliktu kredītu vēsturi? Kredīta apvienošana? Laikam iznāk kredīta apvienošana. Jā, iet uz tam bankam interesēties. Koču... Tur jau mainās. Vienu brīdi Citadela banka smuki deva apvienošanu. Viņi tikai nopirka tavs kredītus, ja, no citiem? Palielam tā, ka jāsaprot, cik liela alga. Ja, piemēram, tev tavējā banka pieņemsim Svetbank, tu tur saņem normālu algu, jāiet runāt ar Svetbanku. Ļoti ticams, ka varēs vienoties, ka pārņem, izsniedz, samaksā to un vienkārši viņi vienā vietā maksā. Lietotāja Ramona saka, vai atsūtītie e-pasti no Gelvoras arī skaitās kā brīdinājumi? Jā. Arī skaitās, jā? Ierakstītā vēstulē. E-pasts arī. Ja tas ir oficiāls e-pasts, jā, elektroniski parakstīts, jā. Ja nav elektroniski parakstīts? Tur arī jāskatās, tie tiesneši arī dažādi lēma. Tāpēc, saku, vienmēr ieķeksēt, kad nepiekrīt, kad atnāk tajā brīdinājuma kārtā, jo kā kurš tiesnesis arī uzskata. Nikolais, tas ir pierādījums, kas nav. Nikolais saprata laikam, ka viņi nokavējuši uz to lapiņu, bija atzīmēt nepiekrīt. Jā, ļoti daudz nokavēja, jo e-adresi tāda. Cilvēki nemāk rīkoties ar internetu, var atnākt e-adresē. Šeit lietotais Roberts saka, ka Svetbanka ar to nenodarbojas, ko minēja. Tad visticamāk baigi sasmērējies un nav alga pietiekami liela, ka Svetbanka neredz iespējas, ka tur sadarboties ar cilvēku. Jolanta raksta, labdien, esmu 2. grupas invalīdi, saņemu 264 eiro lielu pensiju, strādāt nevar. Jūs esat zem tā minimuma, kur tiesu izpildītājs nevar veikt piedziņu. Jūs tikai varbūt labprātīgi varat maksāt, ja gribat. Jā, vai arī, ja parasties 5000, es ieteiktu aiziet, lai nebojā nervus pie tā notāra parunāties. Principā, Jolanta, ja jums ir parādi,
un tāda situācija, un ja atbilst, tad kvalificēties, aiziet vienkārši pie notāra, kas jūsu... Bet vienmēr jāuzmanās, ka nekas nepieder, jo citi tādu jautājumu uzdod, izrādās viņam dzīvoklis ir, tad ir jāmaksā, ja negrib, lai izsolē. Notārs to konstatē, pasaka? Nē, piemēram, nemaksā tiesas izpildītājiem, ja pieder īpašums, tad tomēr jāvienojas, ja tiesas izpildītāji kaut kas jāmaksā. Robīts saka, nē, viņi Svetbankā to nenodarbojas, viņi neizsniedz aizdevumus pārkreditācijai, viņš ir interesējies. Tad var iet parunāties, Citadela banka vēl. Tad vienkārši, tas ir, laikam, katrs kredīti iestādes iekšējā politika. Jā. Tas būs Bet ļoti ir skaties algu, ja tev tur 30,000 ātrajos kredītos un tu saņem 1000 algu, visticamāk, arī neviens negribēs apvienot. Skaidrs. Labi, Tā, ko darīt, ja parāds sasniedz 100,000? Tā ir maksātnespēja, ja nekas nepieder. Un vērsties pie mums. Jā, jo lielāks parāds, jo tas viss ir izdevīgāk. Es nemācu nemaksāt kredītus. Nemācu nemaksāt kredītus, bet ja tā ir tāda bezizēja, izdevīgi ir parādniekam taisīt maksātnespēju. Matemātika ir jāparēķina. Ja tu 100,000 parāds, tad tur strādā pelna 1000, 2000. Tur loģiski, ja tā izmaksāt nespēja. Tā, vai tas ir normāli, kad banknote, vīzija, citas ātrās tādas kompānijas kredītam liek 45% likmi? Par tām procentiem es precīzi nezinu, ierobežoju tos procentus, bet visticamāk cilvēks ir sapratis to uzreikinu kā tādu. Visticamāk tās ir kaut kādas pagarināšanas maksas, apkalpošanas maksas, ātrās izskatīšanas maksas, vienkārši, kā saka, kreditori apiet tā kā likuma nosauc savādāk tos cipariņus. Bet principā tā jau ir arī tās pašas banknotes. 45% gadā tas nevarētu būt. Tad iznāk, bet principā tas jau ir arī tā pati iestādes politika, uz kādu summu viņa aizdod naudu. Ja nav griezti, kāda viņa kaut vai maksimumu uzlikt? Ir pieņēma kaut kādus griestus, bet es neatceros precīzi, cik tie griesti ir. Par šo baigi nekonsultēju, jo cilvēki parasti... Vidējais cilvēks ir 30 štukām parāda 1000–2000 algu, kur tur strīdēties par procentiem. Protams, ir iespēja uzrakstīt patērētāja aizsardzības centram, painteresēties, vai viss tur ir tā kā likuma kārtībā. Tad, ja situācijai cilvēkam ir baigais uzrēķins, ka baigos procentus prasa? Jā, liekas, ka ir ārpus rāmjiem, var uzrakstīt patērētāja aizsardzības centrs. Tācam, lai vēršas ar aizsūtīt savu kredītu līgumu? Jā, līgumu, visus tas ikmēnešu maksājumus, vēstulīt, ko sūt, un patērētāja aizsardzības centrs izskata. Robīt, mēs jau atbildējam jums, ka katra kredīta iestāde pati savu politiku veido. Pārkreditēt, cilvēks nepārkreditēt. Latvijā vismaz man, ka pēdējos gadus 3 vai 4, tur valsts ir izveidojusi institūciju, kas tā kā iet pretī cilvēkiem un dod pārkreditēt pārņem savā paspārnē. Bet ir arī ar līdzīgiem nosaukumiem privātie, un tur kā apvienos, tur visticamāk nekas jaukāks nebūs. Mana māsa pie Bigbankas vērsās, tik katram savi procenti. Tā ir, katrai iestādē savu procenti. Tā. Pasludināta maksātnespēja Vācijas Federatīvajā republikā. Vai Vācu tiesas lēmumu atzīs Latvijā? Ja ir tur Latvijā informēti kreditori, jā. Tā ir vajadzība būt tā kā starptautiskai maksātnespējai. Principā tad sistēma laikam būs tāda, kad viņš ar vācu spriedumu atbrauks uz Latviju, pārtulkos un lūgs Latvijas tiesu atzīt to spriedumu. Ja tu nebūsi informējis Latvijas kreditors, ka tu ej maksātnespēju Vācijā, iespējams nenodzēsīsies. Tad viņiem praktiski ir... Piemēram, arī Latvijā taisa maksātnespēja, tur, es nezinu, Anglijai parāds, Norvēģijā vai kur parāds. Ir jātulko, jāsūt tur kreditoram, kā te tiek veikt maksātnespēja, viņš piesakās kā kreditors. Tad viņam respektīvi, ja viņš, piemēram, Latvijas iedzīvotājiem parāda ir Anglijā, viņš Latvijā taisa maksātnespēju,
Viņam ir tad visa informācija pa visu procesu jāsūta Jā, tur kreditoriem? būs jāveic tulkojumi, jā. Diezgan daudz tulkojumus jāveic. Un jāsūta uz turieni jāinformē. Pēc tam maksātnespējas administrators tur visā iesaistās, bet arī tur vajadzēs naudiņas, lai tulkotu un informētu. Startautiskā maksātnespēja ir vēl dārgāk. Dārgāk. Tad labāk ir taisīt to valstī, kurā ir tie parādi. Kā teikt, ir piemēram gadījumi, kā savār ziepes, nezinu, Zviedrijā, Norvēģijā, Islandē nodokļu parādus uztais tur. Un piedzērt savu Latvijas vidu. Tad labāk taisīt Latvijā uztaisīt to, jo, piemēram, Norvēģijā ir daudz grūtāk taisīt maksātnespēju. Skaidrs, paldies. Vai Latvijā tiesu izpildītāji redz citu Eiropas Savienības bankas kontus, kas pieder, teiksim, parādniekiem? Tiesu izpildītāji, kā tā, viņi burtiski neredz, bet tai pašā saka, ko tu Latvija netiks klāt. Tai pašā Islandē tiek pie darba devēja. Tiesu izpildītāji Latvijas? Jā, tiek klāt. Sūta pieprasījums? Jā. Tur sadarbības. Vai tas ir, vispirms ir valsts noregulē to sadarbību un tad var rosīties pa to līniju? Ir Latvijas tiesu izpildītāji padomu un ir, piemēram, Eiropas tiesu izpildītāji padomu. Tur, protams, vēl ir kaut kādas tās Schengen zonas un tā tālāk. Viss attīstās. Īstenībā jau sen attīstījies, bet tā praksē, piemēram, tagad, pirmais, kur brūk, ir Norvēģija, šajā Islande, tikko dzirdēju, ka Īrija arī. Praktiski drīz mūsu parādnieciņi ar Revolut kontiem nenoslēpsies. Nē, kā noslēpties? Noslēpties jau sākotnēji varēja Revolutā noslēpties, kamēr viņi nekļuva pa banku. Jebkura banka var kļūt agrāk vai vēlāk. Latvijas banka, platformā, finanšu platforma un tik klāt. Atpakaļ ejoši, piemēram, tas pats vics, piemēram, vaizētāji tautas slēpjās. Tomēr ienāks Latvijā, pieņemsim, un paņems uz atpakaļ gadus pārbaudīs. Ja viņi atvērs Latvijā pārstāvniecību, iegūs licenci? Jā, pat nevajag Latvijā pārstāvniecību. Eiropas Savienībā? Bet, piemēram, pat sadarbība ar Lietuvu. Daudz labāk sadarbība ir. Pat pietiek, ka Lietuvai pārstāvniecība. Respektīvi, ja gribi apmēram paglābt savu naudu, tad trešajās valstīs jāskries. Zimbabve, Burundi, Centrālā Afrika, Gruzija. Eiropas Savienībā, Eiropā nav droši. Droši izvairīties, agrāk vēl pat tai pašai Eģiptē. Pēc kādu laiku varbūt saslēdz līgumus un sadarbojās arī. Tātad, vai tiesu izpildītāji var aiztikt slimības naudu no VSA? Jā, tā ir darba ienākumi. To var. Tātad, mums te sāka karsti palikt cilvēkiem. Cik ilgs brīdis no kreditora prasības tiesā tiek bloķēts norēķina konts? Kāds bija jautājums? Cik ilgs brīdis no kreditora prasības tiesā tiek bloķēts norēķina konts parādniekam? Tas jau pēc tiesu izpildītāja ātrumā, tā kad apstiprina. Tiesu izpildītājs sūta rīkojumu bankai bloķēt kontu. Jā. Tiesu izpildītājs dara. Atvaļinājumā, tad ilgāk, jā. Saslimis, jā. Tas ir tad no tiesu izpildītāja atkarīgs. Vai tiesu izpildītājs tiek pie kripto biržas kontiem? Nē, pie kripto jau netiek īsti 100% klāt teorētiski neviens. Ir bijis tev kāda prakse? Kad tieka? Mēģina tikt vai tiek? Tiesu izpildītājs netiks. Tiks vairāk tā kā valsts iestādes, vids. Domā, vids policija? Vidam, piemēram, ja aizdomas, tagad iegādājās to programmu no... Celebrity, okšķerīti. Ja būs reāls aizdomas, būs, piemēram, kā fiziskai personai kaut pārbaude, var paņemt to telefonu, izrevidēt, ka tur ir platforma, un ka tur ir bijuši pārskaitījumi. Bet, respektīvi, tiesu izpildītājs dot to brīdi ar saviem spēkiem netiek. Un tik drīz arī netiks. Individuālā komersanta tiesu izpildītājs var noņemt naudu? Ja ir parāds uz IK, tad jā. Var noņemt. Dekrēta laikā pazaudēju darbu, jūtu, ka nespējuši pildīt savas saistības, vai varētu sākt jau maksāt nespēju, vai jāgaida tomēr noteikti apstākļi, kad iestāsies? Sieviete jūt, kad viņa jūtīs, ka nespēju. Pa lielu maksāt nespēju, ka tādu var uzsākt, ja 5000 ne tikai kavēti, bet, piemēram, parāda piedzinējs vai kreditors saka, atdod man 5000, ja nē, dosim tiesai. Vai
ir pie tiesas izpildītāji 5000. Nu, var arī būt vairāk, no vairākām vietām, bet 5000. Respektīvi, tāpēc... Ja nav kavēta maksājuma, tev var būt 100 000, ja nav kavēta maksājuma, tev nav maksātnespēja. Tad, respektīvi, viņai jāgaida, ka iestāsies noteikti apstākļi. Jā, kad iestāsies, ka ir kavētie lausts līgums, prasas uzreiz atdot 5000 un, protams, jābūt legāliem ienākumiem. Individuālā komersanta nav parāds, bet ir viņam. Viņam parāds? Jā. No IK? Nē, neesmu dzirdējis, ka ņem no IK nost. IK tomēr atdalīts uzņēmuma reģistrā kā... Ceru, ka Jurčik sapratāt. Ja gadījumā ir, tad precizējiet vienkārši lūdzu. Tātad, ja nestrādā Latvijas Republikā un nedzīvo, vai varu uzsākt maksātnespēju? Maksātnespēja jābūt... Es nedzīvoju, nestrādāju Latvijā, bet gribu Latvijā to izdarīt. Strādāt var ārzemēs, bet jābūt deklarētām Latvijā. Vismaz 3 mēneši bija jābūt deklarētām Latvijā. Tā ir Latvijā maksātnespēja. Bet būs jāmaksā trešdaļa ienākumu no tās algas. Piemēram, ja es strādāju Spānijā, man ir problēmas, es atbraucu piedeklarējos Latvijā, paiet 3 mēneši, es varu sākt maksāt nespējas procesu, un man no spāņu algas būs trešdaļa jāmaksā. Un tad viss process kā parastam jebkuram pilsonim. Protams, nedrīkst Spānijā nekas ar piederēt, no to viss izsakos atradīs. Jā, pa uzturlīdzekļiem jums atliek tikai, diemžēl, samaksāt to parādu. Nevar necedēt, var cedēt, ja kāds labprātīgi samaksā jūsu vietā. Tur nevar neko izdarīt, tikai vienīgi samaksāt. Ja parāds ar 10 000 alimenti vienošanās ir patiesu izpildītāju, cik procenti jāmaksā no minimālās algas? Ja vienošanās ir vienošanās? Cik jūs vienosties tiesu izpildītāju? Atstāja 350 dzīvošanai? 350 atstāja, virs 350 aizskaram 30%, ja ir viena lieta, 40 jau vairāks. Tas ir pēc likuma, ko drīkst atņemt, bet dažreiz tiesu izpildītājs var savienoties arī par mazākiem cipariem, protams. Jebkurā gadījumā komunikācija tiesu izpildītāju ir... Un ne jau pa telefonu blā, bet klātienē vai elektroniski iesniegumi. Kad parādu piedzinēji piedzina parādu, kura nemaz nav, viņu sistēmā, kā es varu ticēt, zināt, ka viņi man nemēģina uzkurināt svešu parādu virsū? Tas ir par tiem noilgumiem. Iet runa, ja tas ir kaut kāds vecs sens. Cilvēks apmēram saka tā, viņam ir aizdomas, ka viņam mēģina kaut kādu svešu parādu piešūt. Diez vai svešu. Ka viņu sistēmā nav tāds parāds, ka viņš pazvana paprasa. Nav tāda databāze. Ir kaut kādas 6, 7, 8 databāzes, kur skatīties, kur tev ir parādi un tā tālāk, bet tas nav neviens uzticams. Nav tāda datbāze, kur var redzēt visu. Principā, ja tev atsūta tomēr lapeli, tu vari ticēt, ka ir kaut kāda saistība ar tevīm. Jā, vienkārši ieķeksēt pie tiesas procesa, ka nepiekrīt šim parādām, vai kā klātienes tiesa, tad arī iet runāt, teikt, ka tas nav. Tur varēs iepazīties ar visiem materiāliem un pamatojumu. Un tad varbūt atcerēsies tur omegas zivju eļas vai tādi gadījumi. Tātad. Ja bērni, cik tiesu izpildītājs atstāja tad naudu uz konta? Katra bērna bija arī neapliek, ja viņš ir uz tavā nodokļu grāmatiņā, tad bija, tur mainās tie cipari, kaut 90 eiro neizskaram pa katru bērnu. Jā, tā atkarīgs ir no katra bērna. Tur bija likumā ierakstīts, diemžēl no galvas nepateiks, bija jāpaskatās, kāds likums saucās, ne pa parādu piedziņu, bet vai patiesu izpildītājiem likums. Iespējams, ka kaut kāds vidējais 100 eiro. Ramona jautā, ja parāds ir 1000 plus soda procenti, 1000 un aizņēmums no 2017. gada. Atnāca vēstules no tiesas, piekrītu vai nē? Atķiksējat, ka nepiekrītat? Jā. Nekas nebūs zaudēts, cietumā par to neliks. Jā, nepiekrīt, kas notiks tālāk, viņa prasa, tā būs vienkārši tiesas sēde, kur Nē, viņi nepiekrīt, visticamāk būs tā, ka tam kreditoram jāpierāda, ka tur nav noilgums, ka tur viss ir pareizi un tā tālāk. Liekas galvas sāpes kreditoram. Liekas galvas, bet ja gadījumā viss ir pamatoti? Viss ir pamatots, tad būs jāmaksā. Vai nu pie tiesas izpildītāja? Bet, protams, viņiem var tiesā var izlīgt pēc tam. Man ir ir klātienes tiesa, jā. Var samaksāt tiesā, atzīt viņu prasību, visu pamatoti. Bet es esmu dzirdējis, ka pat vilto pierādījums. Parādu piedzīvē? Jā. Un vari sīkāk pastāstīt tādu gadījumu? Nevar baigt tur sīkāk izstāstīt, bet pa lielām, ka tur varbūt tās tomēr... Ieķēra?
pēc tam nepieķēra. Vienkārši kā pēc tam jāiet, iespējams, pie kāds cits speciālists, kas praktizē tieši šitādus jautājumus par to, kā ir piedzīts, iespējams, kaut kas nepareizi. Kā izvairīties no tā? Baigi bieži tāds gadījums neesmu dzirdējis, bet mēs būtu, kā parāda piedzīvnieku kompānijas tur kaut ko falšo. Protams, pēc tam tēlos kaut kādus muļķus, droši vien tāpatās kā tēlo muļķus par to, ka zina, ka ir noilgums, bet cilvēkus ķers, notiek viss kaut kas dzīvē. Skaidrs. Ja bērna tēvs ir parādā 3000 par bērnu un iedots tiesas izpildītā lietā, viņam nav līdzekļu. Diemžēl, tad jums maksās valsts viņa vietā. Viņam ir, diemžēl, visas tiesības sēdēt ēnā, nestrādāt un nedarīt, jo mums nav Ziemeļkoreja, kur vīrieti var piespiest strādāt vai bērnu māti. Valsts maksās viņa vietā, ja viņš sāk strādāt, tad, protams, no viņa to naudiņu ņems. Cik bieži noteikts, cik kreditori var zvanīt, rakstīt, sūtīt vēstules par to, ka jums ir parāds vai jums jāmaksā? Nav noteikts kaut kāds konkrēts skaitlis, cik reizes drīkst zvanīt nedēļā vai nē, bet es parasti cilvēkiem saku, jā, 2 reizes nedēļā un biežāk trobelē zvanās un raksta un sūta īziņas. Savāk vajag pierādījumus, nezinu, no īziņām, no e-pastiem, no zvaniem ierakstītiem un sūtīt iesniegumu patērētāju aizsardzības centrā, lai izvērtē, jo reāli cilvēkus morāli un psihiski iespaido, ka iespējams pat ir gadījumi, kad tur, saku, nedēļas nogalē 5-6 reizes dienā zvanās. Un teorētiski pat iespēja pastāv, ka dabū no psihiatra īziņa un ielikt prasību par to, ka man te traumē prātu. Emocionāla trauma, jā? Jā. Patērētāju aizsardzības centrs cīnās par šādām lietām, jā, vajag vienīgais ar visiem pierādījumiem, ka tu tur vienkārši uzrakstīs, ka tā ir, pret e-pasteiks nekas tāds nav. Ja tev ir atnākušas 10 e-pasta vēstules, tu viņas vari izgriezt, tā kā noskrīnot? Es normāli uzskatu, varētu nedēļā reizi kaut kas būt, bet dzīvē notiek, es saku, 5 reizes dienā zvanā un 3 e-pastus sūt, 5 īziņas sūt, tas nav normāli. Kā rīkoties, ja parādu piedzinēji šantažē, draud ar krimināllietu, atņemt īpašumus, izsekos, zvanīs draugiem paziņām, teiksim, arī zvanā draugiem paziņām? Jā, pa lielam kriminālu procesu, kā mēs jau minējām, kad var būt kaut kāds krimināla process, pie parastajiem parādiem nebūs krimināla process, retos gadījumos, ja arī ieliks, tur aizies pie kāda jurista, vienkārši atsitīsies, kas atsit jāsaka. Bet, ja tur ir bijuši gadījumi, ka izsako arī otru pusi un draudz fiziski iespaidot un tā tālāk, tad tur jāsāk skatīties, vai piesaistīt ne tikai policiju un patērētāju aizsardzības centru. Ja respektīvi iestādes vajag piesaistīt, jā. Ja respektīvi zvana otrajai pusītei? Otrajai pusītei nedrīkst, otrajai pusītei ne svešiem cilvēkiem. Par tavu parādu nedrīkst zvanīt citam cilvēkam? Patērētāju aizsardzības centrs var uzlikt sodu, tā iestādē, es negribu samalot 10 000 par tādu praksi, par tādu praksi, jā. Tā, Gelvora atsūtīja caur tiesu prasību par parāda piedziņu brīdinājumu kārtībā. Iespējams, runa ir par 2011. gada parādu. Kā man rīkoties šajā situācijā? Kā jau minēju, nepiekrīt šim parādām. Tad aizsūta atpakaļ tiesnesis vēstuli Gelvorai. Jā. Un Gelvora domā, iet uz tiesu vai neiet uz tiesu. Jā. Ja viņi izdomā neiet uz tiesu, tad nekas nenotiekās. Ja izdomā un ir parādīt, tad būs tiesas lēmums, kad Arī principā, nezinu, viņi var nokomentēt, ja viņi, teiksim, saprot, ka ir noilgums un nav viņi sapratīs, ka tiesā to pajautās, vai paskatīsies, tad viņi nemaz neies uz tiesu, ja? Tāpēc būtībā neies uz tiesu, bet būs no tiesas kaut kāda lapiņa par to, ka parāds nav. Un to lapiņu tad saglabāt. Ja kādreiz pēc 5 gadu uzspēldu, parādīt šo lapiņu var. Tā, ja bērns ir 20 gadu iet praksē, saņem algu vai jāmaksā alimenti. Ja viņš ir tēvs un iet praksē un saņem algu, viņam ir jāmaksā. Diemžēl. Par šo jautājumu ir tā, ja pat vīrietis nav gribējis bērnu, teiksim, stājies kaut kādās gadījumos seksuālās attiecībās un sieviete viņam neinformējot, viņu ir noritējusi grūtniecība un piedzemdējusi bērnu, viņam arī tad būs jāmaksā.
bērna tēvs ir tas, kas ierakstīts dzimšanas apliecībās, un ja pat neatzīs, uztaisīs DNS, viņš būs bērna tēvs, kaut arī viņš to bērnu nav gribējis. Kā rīkoties, ja vīrs ir kļuvis par pirmās grupas invalīdu un ir kredīta saistības 8000 eiro apmērā? Pieder kaut kas, sievai pieder vai nepieder? Respektīvi, tad ir jākonsultējas, te pie notāra nedara parādu, maksāt nespēja taisīt. Tātad, ko jūs iesakiet, kas jādara? Tur jāizvērtē vispār tie apstākļi. Saku, vai pieder īpašums, vai sievai pieder īpašums. Vispirms ir jāiziet cauri cilvēka problēmai, vai viņš atbilst maksāt nespējas prasībām. Jā, vai tas, vai iespējams, ja viņš ir invalīds un visu mūžu tomēr ar to parādu dzīvos, pastāv vēl citas iespējas, bet tas privāti vairāk. Respektīvi, jūsu vīram vienkārši jums kopīgi vai jūsu vīram jāvēršas pie cilvēka, kas tos jautājumu var sakārtot. Vai ieteikt, kā labāk sakārtot, vai tur vispār var kaut ko izdarīt arī. Gelvora atsūtīja man 20 gadus vecu parādu uz tiesu. Nepiekritu, un, kā tu minēji, tiesa slēdza lietu un viss. Varbūt tas dzirdēja mans padoms. Un tas ir neapstrīdams. Lieta slēgta, atsūtījām. Bet saglabāt to lēmumu vajag, jo mēdz būt, ka pēc pāris gadiem atkal viņi pārbauda, paprasa vēlreiz. Tāpēc saglabājiet lūdzu to te. Tas ir neapstrīdams. Lieta slēgta, atsūtījām šādu vēstuli uz Latviju OLV un arī Gelvorai. Tā ir bieža prakse pārbaudīt bijušo parādnieku pēc veiksmīgas procesa nobeigšanas 1 gadu. Pārsvarā administratoriem tā kā tas jādara. Protams, ir izņēmumi. Vienmēr ir kāds slinkums, negribēšana, bet es neriskētu. Ko tu, teiksim, ieteiktu skatītājiem, kā rīkoties, lai nenonāktu parāgu jūdos tiesu izpildītāju nagos? Ko ieteikt? Jā. Es nezinu. Tāda baigi ieteikuma nav, jo, piemēram, tā kā amerikāņiem tas ir standartiņš ņem kredītus, lai apgrozīt naudu, nevis krāt zeķē. Amerikāņiem citi kultūra, piemēram. Vai viņiem arī vai tādas problēmas? Viņiem ir arī problēmas, jā, bet viņiem tas ir standartiņš kā visus kredītiem. Viņi dzīvo līzingos kredītos? Jā. Bet, ja maksāt nespēja, nevis viņi nespēja pildīt savas saistības, tad praktiski viņiem tas pats, kas pie mums, tiesu izpildītāji. Jā, viss ir tas un varētu visu atņemt, jā? Viņiem tur vienkārši lielāk cipari vienkārši no bankām, jo ātrie kredīti, es nekad neizņemtos no ātrie kredīti, labāk aiziet uz Svetbanku, kur algu paņem patērētāju kredīti, patērētāji. Tātad, tā būs tomēr viens ieteikums, ja jūs gadījumā strādājat un nepieciešamā nauda, aizņemieties tad naudu no Citadeles, Svetbankas, kur jums, teiksim, ir norēķinu bankas konts, jo tad banka redz jūsu līdzekļus, apgrozību. Būs saprātīgi tie procenti un komisijas pat iespēja vienoties tad arī, ja kaut kādas grūtības, taču atlikt tie aizdevumi. Kredīti, kur tur gājas, aizmirst, kādāši ir Arābu valstī, tie paši no Latvijas, kam pieder. Ja franšīze, ja? Nevis franšīze, bet gāja iekšā. Tur mēģināja iet iekšā, viņi arestēja uzreiz. Ātrie kredīti, citur tā kā šķības skatās īpaši uz Arābu valstīs. Uzreiz saprot, legāli augļotāji tie ir. Jā, labāk saka, vispār neaizņemties. Tā ir kultūra. Latvijā aizņemās tā kā vairāk, lai uzdzīvot, amerikāņi tā kā, lai dzīvot labi. Iznāk, ka mums ir problēma tāda, ka mums cilvēki aizņemās, lai uzdzīvots vairāk. Nopirktu šikas lietas, ko nevar atļauties paņemt, aparāti, jā. Kaut kādus pasākumus, teiksim, kāzas, jā. Jā, vienkārši tusiņām beidzās naudas, meitene izrādīties, Respektīvi, mēs nevis riskējam biznesā ar to naudu, bet latvieši, diemžēl, notrālina vienkārši. Notrālina pārsvarā. Ātros kredīts 100%. Tātad banknotes, Gelvoras, Vīzijas vai kas tur vēl tās ātrās kredīta piedziņu firmas? Gelvors vispār parāda piedzinējis. Bet visi tie ātrie kreditori, jā. Respektīvi, neaizņematies naudu tur, kur ir nauda būs, kā saka, perikupi kabatā 5 minūšu laikā. Ātrāk dabūs, bet pēc tam dzīvos ar viņu. Vai būs jātaisa maksāt nespēja? Tā būs jātaisa, jāzvana mums un jātaisa maksāt nespēja. Lai var dzīvot virs saviem līdzekļiem, jā. No Vizija LV var piedzīt 50 miljonus tos, kuru viņi izsauca nelegāli. Tas ir patērētāja aizsardzības centrs, iejaucās par to, ka viņam jāparauda 2 datubāzes. Viņi ieekonomēja naudu, baudīja vienu un pieķēra. Un tas arī pateicoties tam, kā cilvēki par kaut kādiem pārkāpumiem rakstīja iesniegumus, sakrājās un ir pierādījumi. Tāpēc
pie pārkāpumiem jāraksta valsts iestādēm šādas novērtē rīcību. lietas, jā. Nu jā, kā mums saka, kredīts nav mūsu brālis. Neņemiet naudu kāzām, aparātiem, pat ne uzturlīdzekļus var nomaksāt. Nu, nav vajadzīgi to darīt. Būs liels vienīgs problēmas. Ja gadījumā tomēr spiež, kā mums saka bankās, izvērtējiet savus riskus un aizņemieties atbildīgi. Jā, un ja tomēr ir nepieciešamība patiešām aizņemties, gribas tos jaunos aizkarus, un jums ir stabila alga, nu izmantojiet savus bankas pakalpojumus. Es, piemēram, banknotē neesmu aizņēmies. Bija Svetbankā, jā, kur vajadzēja, teiksim, naudu, bet es izmantoju naudu biznesam. Tāpēc jau ir daudz nevar uztaisīt maksātnespēju, jo aizņemās azartspēlēm. Paīs, visu laiku gribās vēl. Jābūt ir, teiksim, kaut kāds termiņš, cik ilgi jābūt ir atteikušos sarakstā. Teorētiski ir klātienē spēlēt, cik gribi. Nedrīkst internetā spēlēt. Klātienē var bliest? Jā. Protams, ja tur tie lielie, es negribu samalot, cik tur bija virs 1000 vai 2000, deklarējās tā kā vidā laimesti. Ja regulāri tie lielie laimesti uzrādīsies, nu varbūt jautājumi. Skaidrs. Pēdējais tad jautājums, Edgar. Ir jēga no 5000 taisīt maksātnespēju. Viņš ir pareiķinājis, ka sanāks tos 5 pašus tūkstošus atdot par to. Daudz cilvēku izvēlās, piemēram, nezinu, 5, 6, 7 tūkstoši, jā, iziet 6, 7 tūkstoši maksātnespējai, bet vismaz ir tāda skaidrība uztais maksātnespēja un būs miers. Nevis paies maksās, paies kaut kādi gadi, tomēr vēl kaut kas jāmaksā, nu, pēc tam vērsties pie kaut kādu juristu maksāt, lai pārbaudīts, vai tas ir viss likumīgi, un tas neatmaksājās. Visur jau ir jārēķina tas ieguvums vai jēgas tiesāties, darīties, vai labāk tomēr nomaksāt, vai uztaisīt maksātnespēju. Tā respektīvi jums vienkārši te jāizvērtē ir, kā jūs jau minējat, cilvēks skaitļoja, bet var gadīties, ka viņam ilgtermiņā... Jo jāsaprot to, ka iziet tagad 6000, nu pieņemsim, 5000 iziet 5000. Kamēr tu tos 5000 nomaksāsi, tur vēl būs procenti. Procenti. Varbūt tas dzīvē atgadīsies, nesamaksās, vai arī visu nomaksās, bet tomēr pēc 5 gadu atnāks vēstuli, kad kaut kas ir palicis, nu, visi atgadījumi. Vēl pēdējais, cilvēkiem saka, interesi uz vakaru tieši parādīties lietotāji. Ja es esmu parādā tiesu izpildītājam, tad var uztaisīt maksātnespēju. Tieši vislabākais variants – taisīt maksātnespēju. Protams, ja nav tie riski pat azartspēlēm, piemēram, nedrīkst azartspēles spēlēt, nedrīkst superbingo, visi internetā nedrīkst darīt, internetbankā. Superbingo spēlēt, nedrīkst kriptovalūtas spēlēt, Kriptovalūtas nespēlē? Kriptovalūtas, nu, tā ir tā kā spēle, azartspēle, tiesa uzskatīja azartspēle. Kad ir ar kriptovalūtu azartspēles? Jā, nedrīkst regulāri aizņemties kredītus, nezinu, 7, 8, 9, 10 vietās var būt azartspēle. Nedrīkst bērnam Google spēlīts papildināt azartspēli. Pēdējais vēl no... Jā, Futuris ir azartspēle, es tev piekrītu. Tas pats tad cilvēks teica, viņam 5000 ir parāds un 5000 maksās maksātnespēju. Es izvēlētos maksātnespēju. Viņiem ir 6% gadā pēc jaunā likuma. 6%, nu, tad varbūt tās, ja tu pārliecinās, ka var nomaksāt, un pie tiesu izpildītāja izklausās tā lieta, 6%. Ja tev ir pie tiesu izpildītāja, tad varbūt tas var maksāt. Tad ir vienoties vienkāršāk, ka tiesu izpildītāju. Tu samaksās viņam par darbu, un cik tā summa tur var izaugt tad no 5000? Nu, cik ilgā laikā maksās, vai tie būs 3 eiro mēnesī vai 100, nu, tas ir atkarīgs, cik gadus tu maksās. Pie šādas summas tad var vienoties. Cilvēkiem ir dažādi. Man ļoti liels parāds 2000. Nu, vienam ir 2000 liels parāds, vienam ir 200 000 liels parāds. Man pirmajā reizē atteica maksātnespēju, vai pēc gada varu atkal taisīt maksātnespēju? Pēc gada var taisīt. Čalis iekrita uz krāpniekiem, paņēma ātros kredītus 16 000. Viņš maksā procentus un kavē maksājumus. Maksātnespējā. Maksātnespēju. Teiksim, ja viņš uzraksta iesniegumu policijā, nevar atpratīties pēc tam? Nu, viņi atzīst viņu par cietušo? Nu, ja tiešām var pierādīt, ka ir cietušais, nu... Ja tad variants to, ka... Ja vienkārši jāsaprot, nu, katrā tiesā un katrā rīcībā ir riski, ka tomēr nesanāks. Nu, iztērēs samaksās kādam. Respektīvi, jā, tad ir variants vēl vērst, ja tev policija atzīst par cietušo, un tie, kas tev deva tos kredītus, viņi nelabprāt skatīsies uz to. Es domāju, ka mēģinās tiesāties, bet pastāv iespēja, ka izlīdīs, bet visticamākais būs negatīvi
ka tu taču visu apstiprināji visu pats, un līdz ar to nāksies maksāt. Cik maksāt nespēja izmaksā? Maksāt nespēja izmaksāt tā, ka rupa rēķinot valsts maksājumu 1550 eiro. Tas maksāt nespējas administratoram 2 minimālās mēneša algas 70 eiro nodevu. Mūsu pakalpojumi varētu būt rupa rēķinot no 500 līdz 2000. Pēc tam, ja ir parāds līdz 30 000, jāmaksā trešdaļa ienākumi no faktiskiem ienākumiem vai ne mazāk kā no 740 dalīts ar 3, no minimālās algas trešdaļa gadu. Ja no 30 līdz 150 000 2 gadi, ja ir 150 000, kaut vai tur miljards 3 gadi. Pa 100 000 mēs jau minējām, ja ir parāds, tad vienkārši jānoformē maksātnespēja. Tu neko citu darīt nevar. Nu, ja grib maksāt, tad var maksāt. Nē, nu, ja ir līdzekļi, var samaksāt. Man ir parāds, bet nav darba apmēram 4000. Pie notāra var vērsties, ja nekas nepiedara. Ja nekas nepiedara un atsūtīs tev noteikumus un var formēties bez liekēžiem uz maksātnespēju. Skaidrs, labi. Paldies visiem tiem, kas bija. Ja gadījumā ir kaut kādi jautājumi par maksātnespēju vai vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu, droši rakstiet Žoriks TV. Vai nopirkt un pārdot uzņēmumu, arī var rakstīt. Jā, ja jums vēlme nopirkt uzņēmumu, pārdot uzņēmumu vai kaut kādas, teiksim, problēmas ar uzņēmumiem, droši varat rakstīt Žoriks TV. Mēs jums te palīdzēsim. Tad paldies visiem, uz tikšanos. Mēs vēl pavadīsim laiku skaistajā Liepājā, kamēr Ar meitenēm. Nē, nu kā kuram meiteni. Uz redzēšanos visiem, tad paldies, visu labu!